Sveicināti jūs mājās, studijā Gonda Pūrniece un kopā ar mani Kurzemes televīzijas sagatavotais Ventspils pilsētas jaunuma apskats. Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca saņems papildu finansējumu projekta Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīcas veselības aprūpes infrastruktūras stiprināšana, kas tiek īstenots ar atvesļošanas fonda līdzekļiem. Saistībā ar to slimnīcas vadība un Centrālā finanšu un līguma aģentūra parakstīja grozījumus esošajā līgumā. Papildu finansējuma apjoms ir mazliet vairāk kā 2 miljoni eiro, bet kopējās projekta izmaksas pieauga par 2 243 000 eiro. Par šiem līdzekļiem plānots iegādāties medicīnisko aprīkojumu, piemēram, navigācijas sistēmu mugurkaula ķirurģijai, oftalmoloģijas, uroloģijas, rehabilitācijas aprīkojumu un instrumentus traumatoloģijas ķirurģijai, intensīvās terapijas un anestezioloģijas aprīkojumu, endoskopijas kabineta aprīkojumu, laboratorijas analizators un daudz ko citu. Ventspils slimnīca projektu veselības aprūpes infrastruktūras stiprināšanai īsteno kopš 2022. gada. Projekta ietvaros liels uzsvars tika likts uz Kurzemes mugurkaula ķirurģijas centru. Tas tika aprīkots ar mobilo rentgena aparātu, audu retrakcijas sistēmu, kā arī rentgena starus caurlaidīgu operācijas galdu. Līdzekļi ieguldīti arī oftalmoloģijas un uroloģijas un hemodialīzes attīstībā. Tāpat iegādāts laparoskopa aprīkojums ginekoloģiskām operācijām, sašķidrinātā medicīniskā skābekļa tvertne un jaunas elektriski regulējums pacientu gultas. Pēc grozījuma veikšanas kopējās projekta izmaksas var sasniegt pat 4 811 486 eiro, no kuriem 893 079 eiro ir atvesļošanās fonda līdzekļi, savukārt 165 154 eiro valsts budžeta līdzekļi, bet 752 542 eiro Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas līdzfinansējums. Projekta pabeigšana plānota līdz 2026. gada 31. augustam. Dažādu Kurzemes muzeja pārstāvi šopavasar tikās Ventspilī, jo tieši Ventspilī lietošanā apmeklētājiem nodots jaunākais muzejs – Ventspils pie jūras brīvdabas muzejs, kur plašas telpas gan restauratoriem, gan krājumu glabāšanai. Un tomēr ne tikai ērtas telpas ir tās, kas piesaista muzejiem apmeklētājus. Kā ieinteresēt apmeklēt muzeju un vēlams nevienreiz vien, par to sižetā. Saņemot valsts akreditētu muzeja statusu, nāks rēķināties ne tikai ar finansējumu piesaisti, bet arī ar stingru kultūras ministrijas kontroli, kas paredz arī kopsapulces reizes gadā. Kāds ir muzeja resurss, to nosaka dažādās programmās piesaistītie līdzekļi un katra novada vai pilsētas pašvaldības ieinteresētība, skaidro kultūras ministrijas speciālisti, kas šopavasar ieradušies vizītē Ventspils muzejā. Mēs nevaram ignorēt, ka kultūras ministrijā pārauga funkcionāli visus akreditētos muzejus. Un muzeji līdz ar to paši zina, ka viņiem ir jāpild šīs 3 muzeja darba funkcijas – pētniecība, tātad šis krājuma darbs un arī komunikācijas darbs. Ventspils muzejs ar 4 apakšstruktūra vienībām šobrīd ir lielākais muzejs Kurzemē. Tas ir ļoti sarežģīti. Un Ventspils muzejs pie tā ļoti domā. Mēs ar kolēģiem veidojam dažādas radošās vētras, prāta vētras, un tas ir piedāvājums. Un tas ir tas unikālais, ko mēs varam pasniegt katreiz nedaudz citādāk, bet pamats jau ir tas pats. Ventspils muzeja filiāles ir ļoti dažādas, sākot ar viduslaiku pili, kur tiek gatavot jauna ekspozīcija 2. stāvam, un beidzot ar nelielu memoriālu māju vietējā rakstnieka Herberta Dorbes piemiņai. Bet tieši Livonijas ordeņa pilī sagaidāms vairākas pārmaiņas. Pavisam droši es varu teikt, ka nākamā gada, tas ir 2026. gada septembrī, tiks atvērta jauna ekspozīcija Livonijas ordeņa pils tornī. Tātad 3., 4., 5. pils stāvs stāstīs par Ventspils pilsētas rašanos un ostas attīstību. Bet mums vēl padomā ir arī citi projekti, un šobrīd mēs strādājam pie Livonijas ordeņa pils 2. stāva ekspozīcijas modernizācijas, bet šeit gan vēl ļoti liels darbs jāieliek, un es nevaru nosaukt konkrētus termiņus. Muzejs nav tikai krājuma glabātuve. Mūsdienu muzejs ir multifunkcionāls, tur notiek pasākumi, tur tiek apkopoti novadu pētniecības materiāli un atbilstoši noteikumiem saglabāti vērtīgi krājumi. Tomēr nepietiek vien ar muzeja izveidi. Tajā ir jābūt apmeklētājiem un vēlams vairāk par vienu reizi. Pat reklāmas dažreiz, man liekas, nelīdz. Tas ir citreiz ir vienkārši gadījums. Brauc garām un ierauga, ka tad ir rakstīts, ka Bārdas muzejs, un tad ir ļoti liela interese pastīties, kas tik mazā ēkā ir iekšā. Muzejiem ir jādomā par savu darbības formu dažādošanu, jo muzejiem jau noteikti ir savi fanu pulciņi. Tie cilvēki, kas nāk uz muzeju, kas zina, kas ir muzejs, kas jūtās ērti muzejā, bet ir daudz cilvēku, kas muzejos
principā nenāk. Varbūt viņi aizbraucot uz ārzemēm, ja viņi ir ekskursijā, muzeja apmeklējums ir iekļauts, tad viņi aiziet. Bet pat uz saviem vietējiem muzejiem viņi pat šad tad neatnāk. Kad jautā, kādēļ, nevar atbildēt. Mums visiem ir stereotipiska domāšana par to, kas ir muzejs. Bet, ja mēs varam būt netradicionāli, tai tradicionālai pieejai, tad mēs vienmēr noteikti būsim interesanti. Finansējuma novirzīšana novada muzejam tā nesot pašvaldības kontroli pār muzeju, bet gan spēja investēt kultūra politikā, uzsver kultūras ministrijas speciālisti muzeja kopsapulcē. Tāpēc sadarbība ar vietvaram esot ļoti nozīmīga. Bieži vien, ka mēs braucam akreditācijās, reizēm ir sajūta, ka arī sadarbībā ar pašvaldību, ka ne pašvaldība īsti zina, ko muzejs dara, ne arī muzejs īsti zina pašvaldības vēlmes. Un tas mūsu aicinājums ir muzejiem būt daudz uzstājīgākiem, runājot ar pašvaldību un prasīt sev pietiekamu finansējumu savas darbības nodrošināšanā, jo, kā jau es saku, kultūras ministrija funkcionāli pārauga muzeju šīs 3 darbības funkcijas. Un mēs visi zinām, ka šobrīd valstī nav īpaši laba finansiālā situācija, bet tad arī pašvaldības izšķiršanās ir, vai viņa šo akreditēto muzeju turpina uzturēt, vai viņa pasaka, ka varbūt viņai šāds muzejs nav vajadzīgs, jo, ja muzejs ir akreditēts, tad mūsu prasības ir diezgan stingras un nav noslēpums. Mēs esam dzirdējuši par finansējumu samazināšanu. Bet, jebkurā gadījumā tā ir pašvaldības atbildība. Ja viņa ir dibinājusi muzeju, tad viņai šis muzejs arī ir jāuztur. Ventspils pie jūras brīvdabas muzeja jaunā ēka, kur notika Kurzemes muzeja tikšanās, ir viens no 10 nominantiem Latvijas muzeja biedrības gada balvai šogad. Garīgā mūzika pirms lieldienām, kas saviņo līdz pat sirds dziļumiem, un Latvijas radio koris. Tāds bija aizvadītās sestdienas koncerts koncertzālē Latvija. Šeit izskanēja pasaules pirmatskaņojums izcilējam spāņu komponistam Bernatam Vivanconsam, starp citu pats komponists bija zālē. Aizvadītajā sestdienā Ventspils koncertzālē Latvija izskanēja ilgi gaidījis spāņu komponista Bernata Vivancosa jaundarba pasaules pirmatskaņojums. Šis notikums kļuva par patiesu dāvanu garīgās mūzikas un mūsdienu kora mākslas cienītājiem. Skaņdarbu pirmo reizi izpildīja Latvijas radio koris, diriģenta Sigvarda Kļavas vadībā. Arī pats komponists bija klāt. Viņš klausējās pirmatskaņojumu zālē kopā ar skatītājiem. Pēc tā, kā cilvēks juta līdzi mūzikai un varēja just, kad sēž blakus komponistam. Protams, pēc tam viņš piecēlās, tas bija skaidrs, 100% skaidrs, ka ir komponists, bet jā. No sākuma bija tāda nojauta, ka tas ir viņš? Jā, protams, no sākuma bija nojauta. Bernats Vivancos ir viens no spilgtākajiem mūsdienu katalāņu komponistu skolas pārstāvjiem. Viņa radošais ceļš veidojies, iedvesmojoties no garīgajām un muzikālajām tradīcijām, kuras cieši saistīts ar Monserratas klosteri, kur jaunībā viņš dziedājis zēnu korī. Komponists atzīst, ka viņam ir īpaša vieta, kurā viņš atgriežas atkal un atkal, tieši tur viņā mostās iedvesma. For composing, for create Lai komponētu, es dodos uz mazu pilsētiņu Katalonijas ziemeļos. Tā ir ļoti maziņa. Tur dzīvo kādi 200-300 cilvēku. Es tur palieku, lai pabūtu mierā, klusumā un ar dabu. Tas ir ļoti svarīgi, lai iedvesmotos. Lai radītu šo skaņdarbu, komponistam bija nepieciešami 6 gadi. Gadi, kas veltīti pārdomām, formas un skanējuma meklējumam. Kā atzina pats Vivancos, Latvijas radio koris viņa darbu atskaņojas tieši tā, kā viņš to ir iedomājies. Precīzi, dziļi un ar tādu garīgu piepildījumu, ko viņš vēlējies ielikt katrā notī. I must tell you one important thing.
that I tell in Barcelona and everywhere where I go. Man ir jāpasaka viena svarīga lieta, ko es vienmēr saku, esot Barcelonā un citviet, kur dodos. Man tas ir jāpasaka arī šeit. Latvijas radiokors ir labākais kors pasaulē. Tieši tā, nevis viens no labākajiem, bet pats labākais, jo viņi nedzied tikai notis, viņi nedzied labi vai ekstraordināri, nē, viņi dziedot uzbur maģiju, īstu maģiju. Maģija. Diriģents Sigvards Kļava Bernatu Vivankusu pazīst jau vairāk nekā 10 gadus. Šajā laikā starp viņiem izveidojusies dziļa, radošā sapratne. Viņi labi zina viens otra muzikālo valodu. Veiksmes vai neveiksmes atslēga ir, cik tu dziļi vari tādā koncerta atmosfērā līdzi pārdzīvot šo Kristus ciešanu ceļu, šo komponistu pārdzīvojumu un galu galā mēs kā kristīgi ļaudis arī, cik mēs esam spējīgi līdzi pārdzīvot. Sakrālās mūzikas un nevainojamas vokālās meistarības apvienojums radīja patiesi meditatīvo atmosfēru. Ļoti jauks koncerts tiešām. Meditācija. Visi šie baznīcas un klosteru dziedājumi, tie vienmēr ir mani saistījuši. Un, es pateiktu, ka reizēm bija arī skudriņas šeit. Un, nosēdēt bija ļoti viegli un tiešām paldies māksliniekiem. Ļoti, ļoti patika. Ļoti aizkustinoši. Un arī šis te pirmsvētku brīdis, kad norisinās šis koncerts. Un arī pirmo reizi koncerta zālē Latvija. Un uz tādu koncertu. Un no kurienes jūs? No Rīgas. Speciāli atbraucāt? Jā, speciāli. Tas nekas, ka būs otrdien Rīgā, bet speciāli uz šo koncertu. Pēc pasaules pirmatskaņojuma Latvijā Bernata Vivankusa darbs jau pēc nedēļas izskanēs Spānijā. Savukārt jau pavisam drīz arī vēnspilniekus gaida vēl viens garīgās mūzikas piepildīts koncerts. Piektdien, 18. aprīlī koncertzālē Latvijas skanēs programma Sabat Mater. Nu, lūk, arī Ventspilī temperatūras stabiņš tuvojas 20 grādu atzīmē. Mēs novēlam izbaudīt pavasari, kas atnāca gluži kā vasara. Tiekamies jau ceturtdien. Trešdien 16. aprīlī 19:00 portālā Ventspils.lv, Ventspils YouTube kanālā, kā arī kanālā Ventspils info kabeļtīklā akciju sabiedrība Baltikum, Sija Netvision un Sija Livas KTV Ventspils pilsētas vadība atbildēs uz iedzīvotāju jautājumiem. Sarunas tēma veselības aizsardzība Ventspilī, speciālisti piesaista rindu jautājumus un veselības aprūpes kvalitāti. Uz iedzīvotāju jautājumiem atbildēs Sija Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīca valdes priekšsēdētājs Juris Lācis un Kurzemes acu centra vadītājs Kaspars Ozols. Jautājums iespējams uzdot jau iepriekš, līdz 15. aprīlim 15. portālā Ventspils.lv, arī sūtot e-pastu uz ktvt@kurzemestv.lv vai arī zvanot darba laikā pa tālruni 636 011 09. Trešdien 16. aprīlī 17:30 Ventspils digitālajā centrā tiks organizēta informatīvā tikšanās par pašvaldības līdzdalības budžeta projektu konkursu. Tikšanās, kura notiks Ventspils digitālā centra otrā stāva zālē, paredzēts, lai palīdzētu iedzīvotājiem labāk sagatavot projektu pieteikumus un uzzinātu vairāk par iesniegšanas procesu, kā arī uzdot sev interesējošos jautājumus.